Šobrīd mēs atrodamies Pļaviņu un Viesturu ielas krustojumā pie būvbedres, kurā ir plānots izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju. Šī ir SIA Jēkabpils PMK apakšuzņēmēja SIA Vidzemes būvnieks atbildības zona, un darbu vadītājs Ivo mums pastāstīs par situāciju ar šo sūkņu staciju un par būvdarbu norisi arī tālākajā zonā. Pašlaik darbi ir pārtraukti sakarā ar to, ka darba inspekcija atnāca un uzskatīja, ka drošības tehnika ir neatļauta, un mēs to visu labojam, saliekot logotipa betona blokus apakšā, lai tur būtu drošība, uzveidojot nogāzi attiecīgā slīpumā, un uz doto momentu notiek otras nogāzes slīpuma veidošana. Un darbi atsāksies nākošu nedēļu, un plānojās, ka līdz oktobra beigām šeit būs viss kārtībā un nogāze aizbērta un augšā uzbetonēta. Tātad šobrīd jūs pabeidzat darba inspekcijas prasību izpildi. Jā. Pirmdien atrādīsiet darba inspekcijai. Izmaiņas darba inspekcijai un sūkņu staciju. Jā, un viss tiks otrdien jau tiks turpināti darbi. Labi. Kāda situācija ir ar pārējo būvdarbu zonu, ar slapjās nogāzes stiprināšanu? Notiek nogāzes apakšas slāņa veidošana betonēšanai, un arī uz otru pusi, ja skatāmies, tad tur notiek betonīta sekšana un grunts uzklāšana uz betonīta. Un arī nākošu nedēļu turpināsies akmeņu novietošana uz nogāzes. Un cik daudz iespēsiet izdarīt šogad līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam? Tas ir plānots, ir nolikt visus akmeņus, un betona klājums ir viss, un sūkņu stacijā pilnībā. Tas uz ziemu ir pilnīgi visi darbi jāpabeidz. Sūkņu stacijām ir jābūt pabeigtām. Jā. Tas ir arī mūsu kā pasūtītājai uzstādījums. Viņām ir jābūt pabeigtām, šīm būvbedrēm ir jābūt ciet, lai mēs droši varētu sagaidīt ziemu, lai laikā pilsēta. Tas ir līdz novembrim. Jā. Visi darbi plānoti. Labi, paldies, Ivo. Tad turpināsim Dambja apsekošanu ar citiem posmiem. Šobrīd mēs atrodamies uz aizsargu Dambja slapjās nogāzes stiprināšanas posmā, kur sajiet kopā SIA Jēkabpils PMK būvdarbu zona ar SIA Vidzemes būvnieku. Tad notiek betona aizsargu zobu izbūves darbi, un SIA Jēkabpils PMK projektu vadītājs Jānis Ģimans pastāstīs par darbiem, par situāciju būvdarbu zonā un objektā. Jā, šeit mēs varam redzēt, šajā ūdens dīķī ir jau izbūvēts zobs, un varam redzēt, tiklīdz mēs atslēdzam sūkņus, momentā tas viss ir ūdenī, un tad varam secināt, ka būvdarbi notiek krietni zem Daugavas ūdens līmeņi, kas, protams, apgrūtina šo procesu, bet ir tehnikas vienības, ir sūkņi, ir viss nepieciešamais, lai šos darbus veiktu. Tālāk redzam, zobs ir izbūvēts, tur tālumā tad varam redzēt, ekskavators iet un būvē nogāzi, tā ka visi darbi iet secīgi viens pret otru. Tad šeit neizbūvētā betona aizsargu zoba daļa ir cik liela? Šeit ir aptuveni 45 metri nav izbūvēti, izbūvēti tie tiks nākamo 2 nedēļu laikā. Tad 2 nedēļu laikā savienojam šos abus posmus un tad turpināt izbūvēt nogāzi. Jā, turpinam izbūvēt nogāzi. Un šajā posmā kāds ir darba rezultāts līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, ko jūs paspējat izdarīt? Tad tiks paspēta nobetonēt nogāze līdz šim te horizontālajam posmam. Tā tad pietiekami daudz darba priekšā, bet plānojat arī izpildīt? Jā, plānojam izdarīt un izpildīt, līdz ko mēs esam tikuši ārā no šī ūdens būvdarbu zonas.
darbi, kas nav saistīti ar ūdeni, kļūst arvien vieglāki un progress būs arī diezgan raitāks. Jā, labi, skaidrs. Turpinam ar nākamo objekta daļu. Dambja pārbūves ietvaros tiek pārbūvēta arī Pļaviņu iela, un šī ir Sijā Ošakalns atbildības zona, un Ošakalns ceļu būves nozares vadītājs Jānis Tauka pastāstīs par progresu šajā būvdarbu daļā. Tātad pēc komunikāciju izbūves esam uzsākuši braucamās daļas seguma izbūvi, kas sevi ietver smilts seguma izbūvi, kas ietīts ģeotekstilā. Tālāk ir šķembas, kas šobrīd redzamas frakcija 4,45. Un šobrīd arī uzstādām granīta apmales, uz kurām paredzēts būvēt virsū granīta gabionus, kas paredzēti vecās aizsargs sienas vietā, kas bija izpostīta iepriekšējos plūdos. Jā, šī gabiona siena ir svarīgs elements, tāpēc, kad 23. gada janvāra plūdu laikā viņa pārplīs 3-4 vietās un draudēja sabrukt, tāpēc viņa arī ir jāpārbūvē. Un šeit redzams, ka Pļaviņu ielas pīrāgs ir izbūvēts un darbi ar virskārtu tiks turpināti nākamajā gadā. Šobrīd mēs atrodamies būvdarbu zonā, kas 2023. gada janvāra plūdos bija kritiskākā vietā aizsargdambī. Mēs redzam šīs mājas starp Pļaviņu ielu 56 un Pļaviņu ielu 62 un ēku divstāvu pie Strūvas parka, kur bija sūces un kur aizsargdambis draudēja sabrukt. Tad šī josla, kritiskākais aizsargdambja posms, šobrīd ir nobetonēts. Tad Jānis pastāstīs par progresu šeit. Jā, progress šeit ir tāds, ka aptuveni 600 tekošie metri šī aizsargdambja posma patiešām kritiskā, kas bija 23. gada plūdos, ir nobetonēta, izņemot pretplūdu sistēmu numur 2, kas jau ir izbūvēta. Šīs nedēļas laikā mēs izbūvējam guļcauruli, kas aiziet Daugavā no pretplūdu sistēmas, un uzsākam pretplūdu sistēmas aizbēršanas darbus. Līdz ko var secināt arī, kad no oktobra laikā tie noteikti tiks pabeigti, un uzsāksim arī šī iztrūkstošā 25 metru posma aizbetonēšanu. Tā, kad līdz ziemai viss būs nosegts. Šeit mēs redzam pretplūdes sistēmas numur 2 izlaides caurules montāžas darbus. Šobrīd notiek metināšanas darbi. Caurule 24 metru gara, tērauda caurule ar sieniņas biezumu 16 mm. Epoksīda pārklājums šai caurulē ir. Un šī caurule kalpos, lai savāktu visus drenāžas ūdeņus, gruntsūdens ūdeņus, kas ir Dambja sausajā nogāzē, un novadītu ar sūkņu palīdzību ziemas periodā tos atpakaļ Daugavā. Caurule šonedēļ tiks sametināta, iebetonēta, un nākamnedēļ mēs uzsākam aizbēršanas darbus. Aizbēršanas darbi ilgs, teiksim tā, līdz oktobra beigām noteikti viss būs aizbērts ciet un noblietēts un uzsākti betonēšanas darbi, lai arī šo, tā teikt, caurumu pasargātu no iespējamiem plūdiem. Šeit mēs atrodamies netālu no Strūvas parka uz aizsargdambja. Darbi notiek sausajā nogāzē. Jānis pastāstīs, kas tie par darbiem. Tātad šeit mēs varam redzēt drenāžas izbūves darbus. Drenāžas izbūve ir visā Dambja garumā pilsētas teritorijā sausajā nogāzē. Tās mērķis ir pārtvert visus gruntsūdeņus, kas sūcas caur Dambja apakšu un novadīt tos atpakaļ Daugavā. Mērķis ir, lai tie ūdeņi neiet caur Dambja ķermenim un nemitrina to. Tad kādas grūtības mēs šeit varam redzēt? Darbs notiek ļoti tuvu privātajai apbūvei, tuvu žogiem, mazdārziņi dažādi ir, kā arī bieži vien sastopami tranšējās ir būvgruži, dolomīts, kas ir jāatkaļ, un tas viss apgrūtina darbu, bet šie darbi paredzēs tos pabeigt oktobrī, un
Ar to arī beigsim šos drenāžas izbūves darbus. Nav nekas neiespējams, viss ir izdarāms. Cik metri drenāžas ir izbūvēti šobrīd? Šobrīd ir izbūvēti aptuveni 4 km. Diezgan daudz. Diezgan daudz. Mēs atrodamies uz Aizsargdambja pretī Celtnieku ielas mikrorajonam. Un šajā vietā, tā kā Aizsargdambjam, šī ir augstākā vieta un dambis ir pastiprināts jau iepriekšējos būvdarbos. Šeit dambjas lapjās nogāzes pastiprināšana nav paredzēta, bet tiek ierīkoti, izveidoti zaļās, zilās infrastruktūras risinājumi slapjajā nogāzē. Tad te ir redzams izveidotais dīķis un dažādi augu stādījumi, kas kā zaļās infrastruktūras elementi ir Eiropas Savienības struktūra fondu jaunās prasības un nepieciešamība. Mēs esam būvdarbu zonā uz Aizsargdambja pie Sakas tiltā. Šī ir Sijā Ošukalns atbildības zona. Tad Jānis pastāstīs par darbu progresu šajā zonā. Tātad šajā zonā var redzēt, ka faktiski darbi ir finiša taisnē. Mēs esam nostiprinājuši slapjo nogāzi. Arī sausā nogāze ir nostiprināta un esam pabeiguši arī drenāžas izbūves darbus, un šajā posmā, kurā nav pabeigts akmeņu krāvums, tad to pabeigs brīdī, kad pabeigsim visus darbus pie sūknētavas, un šis ir atstāts tīri tehnoloģiski, lai varam piekļūt būvdarbu zonai. Aizmugurē mēs redzam arī mūsu krautni, kurā tātad tiek šķirots materiāls pirms iestrādes objektā, un faktiski tad šeit nonāk gandrīz lielākā daļa visa materiāla, ko mēs tad pāršķirojam, izvērtējam atbilstību prasībām un iestrādājam objektā. Šeit mēs esam uz Aizsargdambja netālu no autobusu parkā, kur redzam sūkņu staciju Ošukalna atbildības zonā, kas šobrīd ir visgatavākajā stadijā. Lūdzu, Jānis, pastāstīja, kā iet darbi, kad pabeigsiet? Jā, faktiski, kā jau Kārlis minēja, mēs esam noslēdzošajā fāzē. Faktiski betonēšanas darbi šajā sūknētavā ir pabeigti. Ir atlicis pirmdien noņemt veidņus un kā redzat, jau notiek aizbēršanas darbi, tā kā faktiski šeit jau ir finišs arī sūknētavai izbūvei. Šeit arī Aizsargdambjs, tā saka, ir piebērts un tiks aiztiesīts drīzumā. Šodien apsekojot būvobjektu Jēkabpils pilsētas Aizsargdambja pārbūve, mēs redzējām progresu būvlaukumā. Mēs redzējām arī ar kādiem sarežģījumiem saskarās būvnieki. Būvnieki izstāstīja arī par situāciju objektā konkrētās vietās. Un ir jāsaka tas, kad mēs redzam, kad darbi ir samazinājuši tempu posmā, kas atrodas pretī Auseklīšu mikrorajonam no tilta līdz Pļaviņu Viesturu ielas krustojumam. Šīs posms, uzsākoties būvdarbiem pagājušajā gadā un šā gada pavasarī, bija visintensīvākais. Tur bija vislielākais tehnikas apjoms redzams, un viņi arī diezgan daudz izdarījuši ir. Šobrīd tur ir tempa kritums. Kā mums pastāstīja Sijā Vidzemes būvnieks pārstāvis, tad sūkņu stacijas izbūve krustojumā pie Pļaviņu ielas un Viesturu ielas krustojuma ir apturēta sakarā ar darba inspekcijas vizīti, tiklīdz šīs darba inspekcijas prasības tiks novērstas, būvdarbu zonas stiprinājumi tiks uzlaboti atbilstoši inspekcijas prasībām, tad darbi atsāksies. Nākamā inspekcijas vizīte paredzēta ir pirmdien. Tad ir cerība, ka šajā posmā darbi atsāksies nākamā nedēļa un tiks turpināti.
Kopumā mēs objektā redzējām, ka ir pastiprināts dambis diezgan lielā platībā, gan ar dolomīta akmeņu krāvumiem, gan ar betonētajām platībām, bet, protams, ir sarežģīti un komplicēti darbi slapjajā nogāzē, kur tiek betonēts sarežģītos hidroloģiskos apstākļos betona aizsargzobs. Šis ir tas primārais darbs, kas ir jāpaspēj izdarīt šogad līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam. Būvnieks paredz, kad hidroloģiskie apstākļi pasliktināsies un ūdens līmenis celsies un tehnoloģiskais pārtraukums iestāsies novembrī. Un līdz novembrim, kā jau redzējām, būvnieki sola izdarīt konkrētus darbus. Tad tas ir betona zoba, būvdarbu pabeigšana. Svarīgākais, kas ir sūkņu staciju izbūves pabeigšana, tad iesāktās sūkņu stacijas, kas ir dažādās stadijās, kur liela daļa no viņām jau ir uzbetonētas, tad ir jāpabeidz šie darbi, ir jāizber dambja ķermenis ciet, jānoblietē un jāuzstāda sūkņi. Mēs arī ļoti ceram, ka visi šie darbi pilnā apjomā tiks izdarīti un pabeigti oktobra mēneša ietvaros, un dambis un pilsēta būs pasargāti un droši. Un te ir jāsaka tas, ka ar katru šo dambja izbūves darbu, ar katru šo izbūvēto slāni dambja slapjajā nogāzē, ar katru uzbērto kravu un iebetonēto kubikmetru betona, šis aizsargdambis paliek stiprāks un noturīgāks. Tā kā pie līdzīga rakstura plūdiem, kādi bija 23. gada janvārī, šis dambis ir pavisam citā kvalitātē, un viņš ir noturīgāks un spējīgāks izturēt šo ūdens un ledus masu spiedienu, kāds mums bija. Dambja ķermenī redzamie atvērumi ir sūkņu staciju izbūves vietas, kuras šobrīd ir dažādās būvdarbu stacijās. No 5 sūkņu stacijām 3 ir izbetonētas un notiek arī dambja ķermeņa aizbēršanas darbi. Šeit ir jāsaka tas, ka līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam, kas iestāsies novembrī, pretplūdu sistēmas šajās vietās tiks pabeigtas un dambja ķermenis aizbērts, noblietēts un aiztaisīts ciet. Ir jautājuši cilvēki, kas notiek un kas var notikt pie kritiskas situācijas, kad pēkšņi Lietuvu dēļ, līdzīgi kā tas ir bijis Centrāla Eiropā, uznāk plūdi un iestājas kritiska situācija. Te ir jāsaka tas, ka, ja notiek neparedzamais, tad šos dambja ķermeņa atvērumus fiziski ar lieljaudas tehniku, kāda objektā ir piesaistīta, var aizbērt dažu stundu laikā. Nepilnas darba dienas laikā katrs būvnieks strādājot savā vietā var pilnībā dambja ķermeni aizbērt un noblīvēt šajās vietās. Diskutējot ar būvniekiem un risinot dažādas arī tehniskas problēmas, mēs redzam un saprotam, ka būvniecība notiek sarežģītos apstākļos pie paaugstinātiem ūdens līmeņiem. Pamatdarbi, kas ir jāizdara slapjajā nogāzē, paņem vairāk laika un vairāk resursu, atsūknējot ūdeni un kaļot dolomīta slāņus. Tāpēc ir arī būvdarbu gaitas samazināšanās atsevišķos posmos. Kas ir vērtējami kā objektīvi apstākļi, te ir jāsaka tas, ka šobrīd svarīgākais ir pabeigt kritiskos darbus, kas ir nepieciešami dambja sagatavošanai ziemas apstākļiem,
lai aizsarga dambis būtu stabils un drošs, un lai pilsēta ir pasargāta no iespējamiem plūdiem. Un šie darbi ir būvuzņēmējiem jāveic kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve un pabeigšana, un slapjās nogāzes nostiprināšana, izbūvējot betona aizsargu zobu un veicot betonēšanas darbus aizsargu dambja pakājai, slapjajā nogāzē, vietās, kur aizsargu dambis var būt kritiskā stāvoklī. Tātad šie posmi, kas ir svarīgākie, ir posms no Pļaviņu un Viesturu ielas krustojuma līdz Strūves parkam, sūkņu staciju izbūves vietas, kā arī ir jāpaspēj izbūvēt gabiona siena pretī klosterim un mūzikas skolai vietā, kur bija vecā betona aizsarga siena. Šie darbi ir primāri un tie ir jāpabeidz nākamā mēneša, pusotra mēneša ietvaros, ko būvnieki arī šodien apliecināja un solīja izdarīt.